Dāmas un kungi, Latvijā vismuzikālākais, izklaidējošais sarunu šovs plus 371 decibels. Vislabākie muziķi Latvijā. Pie stīgām Mārcijs Vasiljevskijs, taustiņi Dmitrijs Karpovs un šodien ar pilnīgi jaunu frizūru Jurijs Naclišvili. Dāmas kungi, un visa šī kopumā dzinējspēks un motors un tas, kas liek mums dzen uz priekšu vienā skaistā, taisnā ritmā pie bungām Antons Dutko. Un beidzot mēs no profesionāliem viesiem esam pārgājuši pie skaistiem un profesionāliem un skaistiem cilvēkiem. Dāmas kungi, šodien pie mums ciemos Laima Grauda. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yeah, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Mārcis Vasiljevskijs. Got your spell on me, baby. Got your spell on me, baby. Yeah, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, I can't leave you alone. Dāmas kungi, Dmitrijs Karpovs. Beigās izsarējuma rozā puteklīšiem viss ir jānobārsta, neraugoties uz to, ka dziesmas nosaukas Black Magic Woman. Jā, noslēpumainā. Noslēpumainā. Ar ko to saistās šī dziesma? Tu tā kā sevi ielies tālā vai? Droši vien. Parasti man liekas, kad vīrieši dzied to dziesmu, un tad mani grupas biedri pateica, ka man ir jādzied. Ok, un tad es kaut kāds Ok, pierunājāt. Okay. Bet tas nekās, kad pusgadu mājas un dziedāju cerēju, ka kāds piedāvās. Tā nebija. Jā, tāds seksīgāk, kaut kas tur tāds. Man patīk tādas dziesmas. Tieši, jā. Patīk arī tādu stilu. Šovakar piestādu vēl uz Jurijam. Jurijs ir pilnīgi jauna frizūra. Jurij, tas nav что придет девушка, да? Поэтому он нарядился, да? Iepriekšējās epizodēs redzēsiet, jā, kā Jurijs izskatās, ka viņš negatavojas, jā, un kā viņš izskatās, ka viņš gatavojas viesatnākšanai. Tad būs jāapskatās man. Obligāti. Nav citu variantu. Esi kādreiz googlējusi savu vārdu, uzvārdu? Es ļoti sen. Es to izdarīju nesen. Nopietni šausmas. Nē, tur tā lieta. Vai arī tur nekā nav vispār nekā. Tur ir par Okarti, tur ir par kolaborāciju ar Kiviču dziesmu. Tur ir priecīgais notikums, ka tev ir piedzimis bērns. Kā Donatdziesmā, tev piedzimis bērns. Un principā, tas, ka tu pamet Okarti, jā, tur tā skumjais stāsts. Un viss, jā. Un tas kaut ko, laikam, šovu laikā iepazinies ar operatoru. Jā. Kurš joprojām ir Kurš joprojām ir mans vīrs, jā. Jā, bet tas taču bija... Šovs bija kā 2010. gadā, tā kā... 15 gadi. Rēķināt, jā. 15 gadi? Jā. Neko savu.
Ko viņš Kā bija veiksmīgi aiziet uz šovu, ne? Ar kādu domu tu gāji? Īsnībā jau tā kā nenodarbojos ar mūziku. Pirms tam? Nē, vispār nemaz. Tu atbildēsi man jautājumu vienu. Es domāju, pirms tam tu kaut ko darīji? Es pēc tam varēšu kaut ko bišķiņu. Tu varēsi vēl jautāt. Jā, es varēšu jautāt. Paldies, tur ietilpi jautāt. Nē, tu mājās varbūt kaut ko padziedāju, un manai mammai darba kolēģi nosapņoja, ka man ir jāpiesakās. Viņa redzēja reklāmu, un tāda, labi, ok, aiziešu arī. Nopietni? Jā. Ārprāts. Tā netīšām kaut kā sanāca. Jo, tajā laikā tā tas bija ļoti skaists laiks, jo man ļoti patika, apkārt bija mūzika. Jā. Es ticu, ka iekšā es biju uz 100 reizes sliktāku, lai neteiktu to vārdu, ja, šovu, un arī no malas skatās vienkārši tik krimināls, bet iekšā bija tik forši, un jums bija vēl 100 reizes foršāk. Mēs nedrīkstējām dzērt, mums bija šos tad nemaz tik forši nebija, mēs drīkstējām. Mēs izmantojām. Nē, varbūt kāds tur pakluso kaut ko dienas, jā, tā protams. Mums bija ļoti labi skolotāji, un viss tur bija ļoti, man patika. Principā daudz tāds profesionālais ceļš tur sākās? Jā. Tā sanāk, jā, tiešraidēs vispār uzstāties. Īstenībā liela skatītāja priekšā es uzstājos dziesmanai paudzē. Jā, pirms. Tas bija gadu pirms šova. Un tad uzreiz tev tiešraidē, un tad pēc tam uzreiz tiešraidē vienkārši Latvijā. Tas bija ārprāts. Tā pirmā dziesma, tur vienkārši, man liekas, ka es neatceros, kas notika. Stresa līmenis pieļauju. Mega. Jo, man liekas, tajā laikā tāda uzdrīkstēšana. Es vispār nesaprotu, kur man bija galva, kā vispār kaut ko tam līdzīgi. Tāpēc man bija tas jautājums, tur kaut kādam bija jābūt vai nu mērķim, vai vienkārši. Es pat no skolas aizgāju. Jo es tiku iekšā. Tāda sajūta, ka tu uzliki visu tā kā uz to kārti, ka viņi izstrādā. Gāju stilistu skolām, bija viena no pēdējiem darbiem, pat tur kaut kādi. Es vienkārši aizgāju dzīvot. Un tā arī nepabeidz viņu, neatgriezies kaut kā tur? Nē, es nepabeidzu. Neko, es domāju, tie iespējams zaudēs. Stili izskatās, tev viss kārtībā. Tādā ziņā, tajā laikā, padomā, tagad visi ir ekrānos. Vairāk vai mazāk. Tagad aiziet kaut kur, teiksim, uz ekrānu. Internetā. Jā, tas taču, tā ir tāda kā, tajā laikā, tas bija uzdrīkstēšanās baigā. Tāpēc, wow. Paldies tavai kaimiņienei, kura redz viedus sapņus. Jā, mammas darba kolēģi. Mammas darba kolēģi, jā. Par ko ir nodarbojas jautājums? Mamma grāmatēda. Grāmatēžiem tik garlaicīgi darbs, ka viņi ik pa laikam izdomā, ar ko redz sevi izklātāt. Aizsūtīsim kolēģis meitu uz šovu. Ļoti labs solis tavā dzīvē. Jā. Tā kā... Vīrs, bērns. Jā, principā, es jūtu, ka tu vienīgo, ko izcelt, tas ir vīrs un bērns. Nē, man patika arī, jā. Cik tu biji tālu? Cik tajos posmos? Nedēļas vai kā jums tur? Pirmie bija nenormāli gari. Tu taču pusgadu dzīvoji cilvēku. Es dzīvoju kaut kāds mēnesis un 2 nedēļas, kaut kas tam līdzīgs. Nebija nemaz gari, tur pavisam, man liekas, bija, ja nemaldos, 4 mēneši vai kaut kas. Vai 3. Bet tev pēc tam uzreiz izšāva, ne? Kaut kādas kolaborācijas, te sāk kaut kur aicināt, kaut kur. Jā, mēs kaut kur brauc. Skaidram bija arī dziesma, un tad mēs ar tām dziesmām, man bija tāda dziesma, kas saudās Es tevi mīlu. Jā. Gunter Račs. Un tu man uz kāzām aicināja visu laiku to vasaru. Tā kā vienu dziesmu nodziedāt, jā? Jā. Vai vienu, vai kas saka, tu varēja dienā paņemt 3 kāziņas. Jo saformē visu pēc laika. Tu arī uztais dziesmu par mīlestību. Grūti pāršaut tagad šo zaudējumu brāli un līgava mana, jā. Tu būsi manna, jā. Nevar saprast, vai manna vai mana. Dziesmas laikā. Muļķa sirds. Muļķa sirds. Kas tev ir sakāms par šo dziesmu? Dažreiz mūsu sirdis ir tādas pamuļķas. Lai neteiktu vairāk, jā. Jā, negribēs dažreiz domāt ar galvu, bet... tev pieļaus. Bet ar sirdi. Jā. Un dažreiz viņa... Piekāšu? Pasaku pareizi, dažreiz varbūt nepareizi kaut ko. Kāda ir biesa? Daudz, man liekas, lielākā daļa daudz, kur saka, iesaka domāt ar sirdi. Tā ar to sajūtu.
ka tie ir tie pareizie lēmumi. Kā tev dzīvē? Man ir bijuši dažādas, varbūt slikti lēmumi, bet lielākoties man jau liekas, ka viss ir kārtībā. Man bijis. Vairāk jau jaunības kaut kādā. Bet tā ir pieredze. Tā ir pieredze, kur jāiziet cauri. Tur, bez tās mēs neesam, kas mēs esam. Jā. Kā saka, bez tiem lēmumiem tu šovakar šeit nesēdētu. Šeit nestāvēt. Par godu sirdī, jā. Muļķa sirds, dāmas kungi. Oi. Šo es tev varēšu palīdzēt, ja drīkst. Jā, obligāti. Es gribu, lai man palīdz. Dāmas kungi, Žoržs, jā, taču oriģināli. Jā. Dar ko darīdams, teic, ko sacīdams, vai uz katra soļa tev misējas, un viss mūžam iznāk otrādi. Jebšu negribot, jebšu tīšu prāt, bet tie paši labākie nodomi vēl aizvien tev vējā misējas. Muļķe sirds, tai nekad nekur nav gana, mīlu to, jo tikai mana ir šī muļķe sirds. Muļķe sirds, tai nekad nekur nav gana, mīlu to, jo tikai mana ir šī muļķe sirds. Kur liksies tāds viens pats pasaulē, bet vai tādēļ tomēr vērts paļauties, jau tūlīt tev gaužām žēlabām. Neba pirmo reiz, neba pēdējo, sirds par tevi izrādās stiprākā, un tev atliek tai vien pakļauties. Muļķe sirds, tai nekad nekur nav gana, mīlu to, jo tikai mana ir šī muļķe sirds. Muļķe sirds, tai nekad nekur nav gana, mīlu to, jo tikai mana ir šī muļķe sirds. Jādejo. Palaiciet! Muļķe sirds, tai nekad nekur nav gana, mīlu to, jo tikai mana ir šī muļķe sirds. Muļķe sirds, tai nekad nekur nav gana, mīlu to, jo tikai mana ir šī muļķe sirds. Latviešiem tāds jautrs tās. Ir dažas jautras dziesmas arī, ne? Latviešiem, latgaliešiem ir drūmā, tas ir drūmais gals. Šitā dziesma viņiem ir drūmā? Nē, vispār. Tā kā latgaliešu puse, latgaliešu dziesmas ir skarbās, tur auga rūžiņā, tur viss ir slikti tajā dziesmā. Bet skaista dziesma, ļoti skaista. Bet es ievēroju, piemēram, mīļākās dziesmas koncertos, tā kā
Gribas, kā viņas ir tās lēnās. Viņas lēnās, kur var palaist asaru, kur var, kā saka, jā, man arī patīk tā. Man patīk, ka mums pārskrien skudriņas kaut kur pāri. Kam viņa ballītā vajadzīga? Nevienam. Nevienam tā lēno. Ir moments, bet cik tu ballītē nospēlēsi lēnās? 2, 3. Nu, ja tas nav kaut kāds galdiņu vakars. Jā. Nav. Tā kā tur ātrie gabali. Tur, kur tā kā... Vai, piesim, pasākums noteikti, es saku, saskārusies. Kaut ko jautrāk, kaut kādu. Un tad tu mēģini... Jā, un beigās tu ieliec kaut ko lēnu, bet ļoti populāru un aiziet. Nu, tā kā arī, jā. Kurtizāņu ugunskurs. Jā. Un to visiem uzreiz... Jā. Un tas ir tie vaļi, kur mums vienkārši tā nesen bija. Tur bija viss pilns ar ārzemniekiem, un pēdējo dziesmu mēs nospēlējām kurtizāņu ugunskuru, un vienkārši viss bija sajūsmā. Pat ārzemnieki, jā, viņi patiek, jo mums tie vaļi, kā turas ir kurtizāņu ugunskurs, kaja, zemenes, jā, tur tās zīlī, tās dziesmas, uz kām turas jebkura. Mēs ar lēno nobeidzām. Bet tas ir ļoti labs gabals. Jā, ir, vai? Nevarēsim pronto, jā. Kur? Mārcis noteikti varēja. Ja Dmitrijs viņu zināt, tad mēs domājam... Tad mēs varam citu ņemt. Mēs varētu... Es vēl prāt, man ļoti patīk. Kurtizāņu ugunskuru... Vari druskas gičņas pēc? Labi. Kādā man liekas, pa laminoru viņiet, ja nemaldu. Kur tavi smiekli, kur tavas asaras? Pievienojies, kad būs gatava. Pāri no visa nav palīdzis vairs nekas. Pirstos kūl cigarete, glāzēm ir sarkan vīns. Izkūstie tavi sapņi kā parafīns. Skatiens pār tavu lēni, kā dūmi krīt. Nezini vēl, ka mosties uz plāks arī. Sēdi pie tukša galda, gaidi, kurš pienāks klāt. Bet varēja būt arī viss kādreiz savādāk. Tavās acīs ciestot klāt. Kurtizāņu ugunskurs. Un tev sevis mazliet žēl, ka šīs liesmas vairs nevienu nenobūs. Čāļi, liels paldies! Kā saka, galvenais, lai vismaz viens zina dziesmu, tad pārējiem visus reizes paķer. Bet šis ir foršs gabals. Vai ne? Šito vienmēr ir foršs nos. Drusku kaut kur tas tāls tavu. Kā arī atbilst? Ne tādā, bet tā pilnīgi uzreiz redzēja. Kā saka, cigarete tā viegli rokā skūp un tas viss kopējais, man liekas, piestāv, kad meiteni to nodzird. Es šoreiz to drusku traucēju, bet varbūt mēs izgriezīsim manu balsu ārā. Kad būs laimas var. Mārci, paldies. Paldies. Mārcis zina visas dziesmas. Jā, tikai tās, kuras viņam nepatīk, viņš saka, viņš ir karaokes aparāts, jā. Viņš ir tikai 100 reizes labāks. Viņš to dara dzīvē. Pastāsti, kā pirms okartes. Kāda bija? Mūzikai. Jā, kur tu vispār pieskāries mūzikai? Pirmā to satikšanās. Vispār pašā jau bērnībā man vectētiņš bija arhitekts, un tad mēs brāli vienmēr sēdējām pie viņa, kopā ar viņu pie galda. Un viņam bija tautas dziesmu vācelīte, un tā kā mēs pie viņa atskrējām, tad viņš beidz zīmēt un vēra vaļā to tautas dziesmas, un viņš zināja visām tām tautas dziesmām melodijas un visu, lai gan viņš nav nekāds mūziķis, arhitekts bija. Viņš latvietis ar to pieteikt. Jā, un tad viņš visas tās tautas dziesmas mums iemācīja. Un tas bija tas pirmais, es visu laiku viņas dziedāju, viņa tā vāclīt jau tāda galīgi ļurpatiņa. Un, jā, tas, man liekas, tās tautas dziesmas. Un es vienkārši mājās kaut ko pati tur dziedāju. Un tad vecāki izdomāja, ka man vajadzētu iemācīties klavieres spēlēt, un pie manis nāca radiniece viena
Kur mācīja? Kur man mācīja bišķiņu tur kaut ko. Kaut ko es nedaudz. Kaut ko es nedaudz varu. Izklausās, ka neaizgāja baigajā. Nē, man patika, bet tas bija, viņa pirms skolas atnāca pie manis, mēs tur ting, pēc tam gāju uz skolu. Un ar viņu kopā es arī dziedāju. Mēs ļoti daudz dziedājām. Principā, tu biji iedziedātā, teiksim tā. Viņa droši vien bija arī tas, kas man... Viņa tur kaut ko pamācīja vai vienkārši Jā, jo viņa pati dziedāja korī Latvija un mācīja bērniem arī spēlēt tās klavierus. Bet kāpēc vecāki man neaizsūtīja uz mūzikas skolu? Es nezinu. Viņi zina, ka ar tavu raksturu tu nebūtu pabeigusi. Vispār. Vai ne? Šies labzēju. Par iepriekšējo to skolu, ko es nepabeidzu. Jā. Nē, es tik ļoti ir, bet man rodas tā sajūta, ka tev ir tas, man liekas, tev ir raksturīgs tāds. Tas, ka man dažreiz kaut kas man apnīk, tad apnīk. Jā, tad īsti neaizdzīst tevi ne ar ko darīt to, kas tev nepatīk. Es domāju, ka tas man patiktu un būtu labi. Mama bišķiņ nožēlo. Iespējams, varbūt arī tētis, es nezinu. Es gāju, man atkal bija stāsts tāds, ka es dzīvoju Varakļānos, to jau tagad laikam visi zina. Mums, tad, kad es mācījos, pirmajās klasītēs, mums uz vietas nebija mūzikas skolas. Bija blakus pilsētā, Viļānos bija 12 km jābrauc. Un es nezinu, kur mamma bija kaut kāda izklases, man interesi kaut kādu par mūziku, kaut ko, es pat neteiktu, ka man viņa bija kaut kāda, bet pa televizoru rādījām čaļus melnādainos, kas tagad trompetes pūt, ko džeza kaut kādu to grupiņu. Un viņa negribētu trompeti pūst, es tā, paskatīju, wow, tas ir krūtā. Vispār nebija nekādas vispār nojausmas, kas tas par instrumentu, neko. Es tā, jā, super. Un tā kā aizbraucām vasarā, iestājāmies, mani paņēma, un man patika, es nomācījos ar 2 gadus. Es būtu pabeidzis 100 punktu, zinu, jo man bija nenormāli forši skolotāji. Es nepatiku. Bet man ir attaisnības. Nav tam attaisnības, bet principā bija nenormāli labi skolotāji. Man tik ļoti patika. Un tad atvērās, tikko atvērās Varakļānos. Un, protams, ka tikko atvērās diezgan sliktās telpās. Tas viss bija diezgan slikti. Un es biju vienīgais, kurš tā kā ar 3 klasēm nāca. Visi sāka tikko pirmā klasē, es atnāku, es jau 2 gadus nomācījies. Ja? Un tajās tur garlaicīgi tajās tur stundās kaut kādas vēl kaut kā. Un, nezinu, kaut kā man tas viss nepatika, un pusgadu laikam vai gadu es tur vēl, gadu es nomācījos, tur liecību saņēmu kaut ko, es tur, nezinu, kā es tur izdīcu, bet man atļāva vairs neiet. Bet arī, nezinu, ik pa laikam nožēloju, ka nepabeidzu, jā. Mācis 100 pabeidz vidusskolu. Jā, konģini arī gan jau, ne? Nē. Tu tikai pēc vidienes šitās profstēsi? Un ļoti daudz darba, ja? Nē, es 100 punktu biju domājis, ka tu esi kaut kāda konģini pabeidzis, un tam līdzīgi. Tikko zilīti iemācījies, tad uzreiz tik daudz darba. Vienkārši darbā pa taisnot. Tā kā tev sanāk, tu arī visu ceļu gājusi, tā kā... Vēl korī vēl bišķi garīgāk. Korī solistiem tieši saka, ka kori nevajagot. Solistiem, ka it kā tur kaut kas nesot labi. Mani kori nepaņēma, bet es arī nesu. Skolā nodziedāju korī visu kādus, bet vēl es korī Rīga. Bet tur tāda maza... Tas bija maz brīdiņ. Tas apnikai. Un tagad mācīmies Stalu pārpēc Daugavļa. Nē, nemācīsimies, es eju prom. Bet vispār, man ļoti patika mājās dziedāt, un man bija Panasonic tāds radio, un es tur visu ierakstīju. Man bija bērnībā grupa ar meitenēm, es tur rakstīju, man ir kasetes sarakstītas. Kasetes ir saglabājušās? Jā. Nopietni? Jā, bet šito vajag kaut ko... Es saņemšos. Jā, ļoti smieklīgi. Šito vajag. Mēs pat angliski tur arī... Šito vajag. Mums vajadzētu ekskluzīvu materiālu. Mēs kaut kur iemontēsim šo. Tāpēc man ļoti dažādi mūzika patīk, jo es tur vienkārši visu to radio, visu laiku, visu tur ierakstīju pēc kārtas. Visu, ko varēja. Visu. Un visam dziedāju līdzi. Super. Tā, nākošo dziesmu. Oh, darling. Arī tāda. Ir kaut kāda asociācija, kaut kāda notikuma dzīvē saistās ar... Oh, darling. Šo mēs arī vienkārši ar grupu kaut kā tā pēkšņi mums to sanāca kaut kā un tā likās, tāda forša dziesma. Vispār man ļoti patīk arī Beatlijā.
Viņu, grūti būtu atrast cilvēku. Kaut gan, jā. Mums gan izskatēja šis fakts, tu zināji, ka Elvisam Preslijam nevienu dziesmu nav viņš pats sarakstījis. Es biju, kur Antons man izstāstīja, viņš bija personīgi pazīstams. Viņi bija draugi. Jā, nē, bet izrādās. Viņš nav pats sarakstījis nevienu pašu dziesmu. Un vēl pāris esot pat aizņēmies uz neatdošanu. Tiešām domāju, galīgi, kad kur paraktos, kaut kur dziļi, nekas nebūs. Nekas. Un viņš izrādās čigāns. Ko vispār? Vispār tāds fakts. Jā, tas viss no Antona nāk. Es pat vispār šokā biju. Es biju šokā, es gribēju vispār... To gan iepriekšējais pianists teica. Par čigānu, jā? Jā. Un iepriekšējiem pianistam to teica. Jā, jo man likās, ka čigāni tikai Talsos un Tukumā izrādās arī Amerikā. Es šokā. Un tas bija Elvis. Tas bija Elvis, jā. Vienīgais. Jā, tā kā, ko? Nākošo dziesmu, vai ne? Jep. Aiziet. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you I'll never do you no harm. Viskie glāzi noskaņa, ne? Cry
nedaudz karstāk. Ir, Iepriekš es nosalu, tagad man ir nākamais etaps. Tas ir labi. Mēs esam iesildījušies. Mēs esam iesildījušies. Es nezinu, to teicu šodien jau. Tu ļoti labi dzirdi. Paldies. Ļoti. Puiši. Es noteikti nosarku. Ja man nebūtu kaut kas uzlikts, tomāts totāli. Jā. Cepuri nostām to. Antons, ar citu, viņš nekad nav ņēmis vairāk pa vienu reizi cepuri nostām. Šodien tā ir otrā reize. Tas ir notikums, tas ir jāizpaldās, jā. Jurijs ir sapucējies, frizūru uztaisīt. Tik daudz kaut kas tāds jauns. Jā, un visus labo pusi, visus pozitīvo. Tā kā paldies tev, kā tāds ir. Paldies, ka tu uzaicināji. Nu, padalies. Kaut kur esi mācījusies, arī pēc koriem, un es kaut kur pamācījos. Nu, tu nopietni? Tiešām ne. Nē, bišķiņ arī pie vokālā, bet ļoti, tas bija minimāli. Tas bija minimāli, jā. Tad, kad bija dziesma jāieraksta, gribējās, lai ir tā ļoti tā, lai man palīdz. Un tagad pārliecībā vairāk pat. Jā, lai man palīdz, kur tur vietā, kā pareizi. Tiešām dimantiņiem. Bet, tur ir daudz un dikti jāmācās man vēl. Jāmācās ir kur visiem. Es dziedu mājās, tad, kad esmu nolikusi bērnu gulēt, es ritīgi toaletē maucu. Jo tur ir laba akustika, un tur neviens man īsti labi nedzird droši vien tālāk no visām istabām. Es domāju, ka nedzird, jā. Bērns mājās un bērns saiš. Man liekas, ka viņš guļ, bet īstenībā viņš man kaut ko dzieda līdzi. Jā, iespējams, jā. Bez mūzikas, kas vēl tev aizrauja dzīvē? Bez mūzikas. Seks, draks, alkohols, un tas ir skaidrs, bet... Kaut kas no tā, jā, kaut kas nē. Lai tas paliek noslēpums, kas nē. Man viss kaut kas patīk. Man patīk pastaigāties pie dabas. Man vispār patīk dzīvot pie dabas, tā kā es esmu ļoti priecīga ar vietu, kur es dzīvoju. Es laikam neesmu tāds centra cilvēks. Tev vairāk tagad klusums? Man patīk, jā. Tu izturēsies pēc introverta? Es īstenībā diezgan ilgi nodzīvoju. Mēs kādreiz dzīvojām Vecrīgā, un tad tur es, man liekas, kad vienkārši atdevu, laikam, visu savu etapu izdzīvoju. Tad es reizīgi izdzīvoju, un pēc tam mēs pārvācāmies, un jūtos harmonijā ar dabu, man patīk iet pastaigāties, man patīk braukt ar rīteni. Tad vēl es nopirku. Sākumā es domāju, ka tas longboard, kur es nopirku, būs manam dēlam, bet... Dēls tā nedabūja pavizināt ziņu. Man rītīgi iepatikās, jā. Vai tas kā skritu dēls tikai milzonīgi garš, jā? Jā, viņš tā. Viņš ir daudz vieglāk, ar viņu braukt nekā skritu dēli? Jā, man liekas. Nesen reizi norausi uz balkoņa, teiksim tā. Es neatceros. Man liekas, ka nē. Vai tu vienkārši tik stipri nokriti, ka neatceries, ka neatceros, pamodos. Es vienkārši tieši otrādi, es neatceros tādas sāpes kaut kādas, lai būtu tā, ka es būtu nokritus. Tās man ļoti patīk braukāties ar šādām lietām, un man vēl, es nopirku arī, īstenībā bērnam pirku ukuleli. Ukuleli man likās, ko es tur bērnu veikalos pirkšu kaut kādus hlamiņus, es nopirkšu vienkārši ukuleli kaut kādu. Un viņš tur nedaudz kaut ko pasriņķināja, bet tad es izdomāju, ka man vajag iemācīties, un tad es to sāku mācīties tur pati mājās kaut ko tur. Viņš līdz 4 akordiem, viņi ir, līdz 5 akordiem, viņi ir tīri ātri apgūstami. Jā, tieši tāpēc. Līdz tiem klasiskiem. Jo man bija tās pats stāsts, gan es nepirku, uzdāvināju meitai. Viņi arī visu kaut ko ir pamēģinājusi, tur bija tieši, bet tur pat bija tika ukulele līdz pat vēl kapo tika nopirkts un tuneris, un viss tika bija pilns komplekts. Un man liekas, viņi kaut kādu vienu dziesmu pat iemācījās ar do sol, 2 akordiem. Es kaut kādu pēc tam paņēmu, man vajadzības spiests iemācījos kaut kādas ar 4 dziesmas. Līdz 4-5 akordiem ir ok. Tālāk jau jāsāk piedomāt, tagad pirksti jau sāk tur jālūt. Foršs instruments patiesībā. Jā, interesanti. Tad kā arī tā nomierinoši tu tur apsēdies kaut ko, tur trinkšķini, un tad, kad es sāku iemācīties tos akordus, tad man sākās kaut kāds, man vajag izdomāt arī savas dziesmas. Tad es kaut ko esmu sarīsījis, bet man ir pašai arī, tā kā kauns, man liekas, ka kas es tur par kaut kādu šādu tur dzejnieci, diezinu vai. Nē, to jau tev noteikti, vai tas vai nesi, kas ir. Es tur tā tagad, nezinu. Publiski nekur nav nekādu dziesmu neviena. Man tā kā, ko es pati. Jā. Nē, kaut kāda tāda rītīga scena apakaļ, kaut kāda
joku dziesmas kaut kādas. Man ir tāda viena, kur es nevaru dabūt ārā nekādīgi no YouTube izdzēst ārā. Man ir viena dziesma, kur es nelapojos, jo nemeklējiet. Tā, šovakar, tu zini, ko es darīšu. Kā vieglāk ČBK, jā. Kādreiz bija klubs 4 balti krekli, tur bija prikola dziesma vienkārši, par 4 balti krekliem. Bet, tur teksti ir tādi 18+, tā kā, teksts ir normāls, bet doma ir 18+, tāpēc, vispār. Varētu šim raidījumam kā džinglu vai? Nē, tas ir krimināls gabals. Tas sanāk, ka mums abiem ir pa kādam traipam, kaut kur internetā mētājies. Nē, man vienkārši brālis, viņš arī viņam ļoti patīk taisīt mūziku uz datora, viņš ir kaut kādu man sataisīja, un tad es dziedāju vīrus, un tāds mēs kaut ko mājās taisījām. Viņš joprojām tā kā ar to nodarbojas? Var uzklapēt dziesmu, ja vajadzības gadījumā? Es domāju, ka jā, bet viņam tāda elektronika un tas viss. Demo versijā īsti neko vairāk nevajag, es domāju. Cik tev ir tādi gabaliņi, tādi, kur tu uzskatīji, ja piestrādātu, būtu ok? Kādi 3. Tas ir vēl 2 dziesmas un mini albums. Principā. Nē, tieši tu saki tāds, kurus tur tā tiešām es varu būt. Tu esi parādījis kādam? Zinoši. Es esmu ar to pašu ukulelu nospēlējis to dziesmu draugiem vienā pasākumā. Draugi, tu zini, kā draugiem, jā? Draugu daudz aiziet uz visādiem konkursiem, jau cilvēks pārliecinās, ka viņš kaut ko. Protams, kad arī ar grupu mums ir idejas, ka mums ir varbūt kaut kas savs zārī jāieraksta. Ir, jo tie paši, nezinu, var spoilerēt, ja nē, tad izgriezīs, bet mums būs ciemos ar Laika upes vokālists, viņi jau sāka kā cover bands. Un gāja, bija ok, jā, bet tas lēciens bija tikai tad, kad dziesma sāka rotēt rāģiņā. Momentā viņi paši teica, viņi tur esot bijis vienkārši uzreizes. Tā kā diena pret nakti tas pieprasina. Tas ir baigais. Un ja tev jau 3 ir gabali, es domāju, parādot, kaut vai rekur Antons, un es saprotu kaut ko no mūzikas. Vai Mārcim kaut ko parādot. Parādi kādam foršam cilvēkam, kurš saprot. Ne, vienkārši pēc nākošās dziesmas izstāstīšu vienu savu stāstu, ne par savu dziesmu, bet kuras iedziedājumu palaidu pasaulē. Tā kā būs noderīgi. Un nākošā dziesmiņa ir ļoti sirdī tūs gabals. I just call to say I love you. Kaut kādu pārsvārdi par šo dziesmu? Tur ir pieminēts svētki dažādi, jā. Dažādi svētki. Un man patīk svinēt svētkus. Es atbalstu visu. Tur ir arī pieminēts Halloween. Jā. Es neesmu no tiem, kuriem tā kā nepatiktu. Mums vispār tajā mūsu rajonā, kur mēs dzīvojam, tur tas ir šobrīd uztaisīts par tādu ļoti lielu mega pasākumu. Tieši vairāk bērniem. Lai cik tas būtu dīvaini, kā bērniem. Sīkai tik nostumti malā un viņš svin, kā sacenšās par krutāk izrādātām māju un foršākajiem maskām. Tā arī, jā. Un tā mēs sapazīstamies arī ar tiem saviem kaimiņiem. Mums tas tāds foršs pasākums. Jā, man vienmēr patikusi tā doma, kad tie dzīvotāji kā komūna, tā kā neliela. Tas ir superīgi. Jā, bet patiesībā tādos atrodas vienmēr vajadzīgie cilvēki. Ja nav tur, tad vienmēr kādam ir kaut kāds vajadzīgais cilvēks kaut kur, kuru var pasaukt vēl kaut ko. Un māsa vienkārši nešana nopirka dzīvokli tādā, arī tādai, ar savu teritoriju, kur ņem. Viņi savu tādu, un es pat nedzīvoju, tur ienāk, pilnīgi var just, ka tā ir tāda cita pasaulīte, tāda tik foršā. Jā. Dziesma par svētkiem. Jā. Un mīlestība, ne? Nē, vispār jā, par mīlestību. Bet es tieši tā iesauku runāt par visiem tiem svētkiem, jo man tiešām patīk svinēt. Kāda tev mīļākie svētki? Man tur sacenšās 2. Jāņi vai Ziemassvētki. Neviens no tiem nav tavu dzimšanas dienu? Bāc. Tu bija piemirsusi. Ir vēl tāda svētki. Un zini, kad man ir dzimšanas diena? 18. novembrī. Wow! Jā, man vienmēr salūdz bija un es gāju. Tev par godu. Jā, tev par godu vienmēr izšauja Latvijā. Pusi budžeta. Vairs nē. Ogrē joprojām. Man jābrauc svinēt dzimšanas dienu uz Ogri. Mārcim jāprasa Salaspilī šauj kaut ko. Nevietēji. Bet īstenībā es tur sen neesmu bijis. Jā, nopietni.
Ir laiks apciemot. Mums bija interesanti sarunas par pilsētu. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka viņš tur joprojām dzīvo. Bet vispār runājot par Salūtu, es tā kā neesmu Salūtu cilvēks. Viņš varētu arī tā kā nebūt. Man arī jāsaka, labs koncerts. Vai kas cits. Nav ieliks kaut kādā citā. Bet, protams, žēl ir cilvēki, kuri nodarbojās ar savu pārdošanu, viņiem tā kā mazāk. Un, starp citu, lai kā, bet ļoti daudziem cilvēkiem patīk. Nē, tas no sirds patīk. Viņi ir tā kā... Man patīk arī tur gaismu šovs, ja būtu. Kā interesanti. Jā. Ir, protams, skaistums arī Salūtā, bet vērtība man arī. Mēs vienkārši tur, kur dzīvojam, jā, tur ir zvēriņi. Viņi visi tur sāk. Visi tur pašķīsti. Tur notiek. Jā, šis suņu kaķi jautājums, tas, man liekas, katru gadu asistāvu tieši uz Salūtu. Jā, putni gan 18. novembrī vairs īsti putniem. Viņi jau visi izdējuši. Gudrāki ir aizlasījušies siltajām zemēm, kā saka, palikuši vietējie zvirbuļi, ja viņiem, es domāju, viss ir, kā saka, pie kājas. Visiem, man liekas, ka nevienam nevajag. Mēs esam, ja var iztikt, noalgojot labu grupu uz pasākumu. Iztērējot budžetu tur. Dāmas kungi, I just call to say I love you. Yes. I love you. I love you. I love you. I love you. Es mēģināšu izspiest asariņas dziesmas laikā. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, there's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom. No wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy we bring. But what it is, through all so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just call to say I love you.
much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Of my heart, of my heart, of my heart, of my heart. Titanic aiziet pa burbuli. Tā ir jaunā Titanic dziesma. Titanicam 2. Būs. Ir jau 2. Ir tik tā okeāna sirds vai kā. Nu tad Titanicam 3. Trešai daļai, kas ir dziesmas gabals oriģināls būs. Nekur iepriekš nedzirdēt. Es vienkārši mācu, tā kā mēs grupu to tur beigas tādas vispār. Mēs vienkārši nobeidzām un viss. Un es atceros, ka jā, kad ir savādāk. Parasti jau ir kā grupām izdevīgi pavilkt, tā kā vēlreiz soļņiku, tā kā soliņu vēlreiz nospēl. Tā kā lai tev tajās 45 minūtēs sanāk nevis tur, 8, 9 dziesmu. Cik sanāk vienā turē vidēji? Viena dziesma 3 minūtes vidēji, ja? Skatoties kāda soliņi. Jā, ja nav baigi plašais repertārs, es domāju, ar 8 var izlīst mierīgi. Arī ar 4. Viņas es tā jūtu. Mācim, kad pēc tam pirksti stīvi pēc tādas turas, bet, kā saka, var ir pierādījies. Kāda ir tā, nezinu, kā to saukt, koncertu vai uzstāšanās pieredze? Tā kā vai viena ar vienu pavadītāju, vai tā kā vienmēr esi grupā? Un kad tev viņi vispār sākās, tā kā pēc savukārtas uzreiz, labi, pēc savukārtas tu braukāji to vienu dziesmu spēlēt. Tur cik saprāt uz fonīšu, pavadījums bija mīnusiņš, ja? Nē, man bija šodien tad bija arī pianists. Ar savu klavieru līdzi. Tas bija viena cita dalībnieka grupas biedrs. Un ja mēs visi kaut kur braucam, tad viņš man dažreiz spēlēja arī. Izpalīdzēja. Jā, bet es tikko atceros, kad pirmā skatu laikam bija bērnu vokālais ansamblis Fledermauši. Es pavisam aizmirstu tādu lietu, jā. Tad pamatiņš ielikts, tur tā vokāla. Tur es arī, man liekas, ka diezgan ilgi negāju sagatavošanas skolā, tikai es gāju tādu sagatavošanas. Bet nevar, zin kā, tik ilgi arī iet, jo visu laiku neesi bērns. Loģiski, jā. 5 gadu un pietiek. Jā, pa 5 gadu nestīts pamats sastāv pietiek. Viņš tīra vecuma ierobežos. Visi tādi sīki, laivas tālāk. Jā, miņikos zina. Tā bija pirmā skatuve. Jā. Tāds. Vispār bija arī vēl viena grupa. Izrādās. Jā. Tā bija ļoti slikta pieredze. Mums tieši par sliktu interesē. Mēs tur salasījāmies. Un, tā bija tā. Mums basģitāristam nebija īsti ritma izjūtas. Tur kopā tas viss kaut kas tur bija, kaut kas tur nelīdz galam bija. Ik pa laikam ieskanējās, jā. Jā, mēs tā kā tikāmies, bet man liekas, mēs tā arī tur tas viss beidzās. Jā. Bet pēc tam mums bija cita grupa un ar tiem bija forši. Ar tiem mēs sākām uzstāties jau visu kaut kur. Jau, tas tā bija. Bet tas bija pēc savukārts, jā? Jā. Cik bija pagājis pēc savukārts? Gads, 2? Kaut kur tā, jā. Bet sanāk, pēc savukārts tu uzreiz sāki kaut kādas tie pirmo, tā kā tu nepameti, tu uzreiz gāji kaut ko tur darījām, jā. Mums bija kontrabasists arī. Tas ir. Юрий, ты же контрабас тоже без проблем, да? Тебе везде, где 4 струны, ты все без проблем. Я больше на контрабасе играю. Даже, да? Kāpēc tu šodien nav? Да. Где? Kur ir? Антон, нам же в этом формате контрабас бы тоже, Brauc uz mājām pakaļ kontrabasā. Jā. Tas ir, es nezinu, cik tur skaņa ir, protams, savādā, bet man liekas, jau vienmēr tas ir vizuāli kruta. Tā kā stāvs. Apgriežot. Nākamreiz Jurijs atgriezīsies no Japanas. Tu uz Japānu? Jurij. Wow.
Mums jāaicina jurists. Mums ir jānodzied kādu dziesmu Japāņu valodā. Tu zini? Nē. Es domāju, tagad būs. Es domāju, ka tu zini. Kāds Mārcis jau pilnīgi akordu pačēra jau. Viņš vienu zina. Baby shark, tikai Japāņu valodā. Юрий, мы надеемся дождаться. Ну, ты и крутить умеешь его, и все. Мне главное, чтобы ты покрутил, что играть можешь даже не играть. Договорились. Bet tas ir kruta, vai ne? Nu, grupā ir kontrabas. Nu, no stila atkarīgs, protams. Jā. Mums vienkārši bija tāda. Jā. Stilā iederēsies kaut kādā. Kaut kur neiederēsies. Jā, šeit jābūt universālam. Tāpēc, jā. Nu, jūs šeit visi universāli karēvi, tā kā super. Atpakaļ pie tām grupām. Viena ar baģitāristu neaizgāja. Smagi slikts baģitāri. Kā saucās pirmā grupa? Tā, kur neaizgāja. Vai mums īstenībā, man liekas, pat nosaukumu. Jūs pat nepastājāt tik līdz nosaukumu. Ok, nākošo... Vai mums bija T un T? T un T, jo? T. Es vairs neatceros. Tiešām... Tu savāci grupu kopā vai tu? Nē. Tev uzaicināja? Ej! Kur... Tas bija viens draugs. Jā. Un tā mēs kaut kā tur sanāca. Viņš, man liekas, ka visvairāk arī tur savāca visus to mūsu kopā. Cik ilgi nokoncertējāt, nobraukājāt? Es vairs tagad neatceros. Nu, man liekas, ka es beidzu tad, kad bērns piedzima. Bērns piedzima, un tad nesanāca vairs īsti. Tad īstenībā, tas bija diezgan. Taču 8. gadā vai kur? Mēs uzsāšījām vēl lielu ballīti, kur mums bija, cik mums tur bija gada jubileja. Tad jums tur bija, tāds... kaut kādas 3-4 gan jau mēs bijām. Pagarām tas bija garākais tas projekts. Dzīvē. Ņemot vērā, kā tu visur pamēģini un diezgan... izņemot tautas dziesmu, kur pie vecstāvs tagad, tas bija pats garākais posms. To es vēl joprojām ik pa laikam palasu. Redzi, tas tikai vijās cauri visur. Es īstenībā bija doma, ka varbūt vajag pateikt, nodziedāt kādu tautas dziesmu, bet kaut kā... Ja ir kaut kāda forša, es domāju, Mārcis 100 punktu zina. Kaut ir tev kāda mīļākā tautas dziesma? Tā par kāru ir. Divduņas vai kurā? Divduņas, Mārcis, zini? Varbūt. Tā, iedziedam. Vai Dmitrijs vai Mārcis paķer Dmitriju, možda znajuši divduņas. Ārprāts vienkārši kreji. Es gaisā skrēja, abas skrēja. Tikai tava tonu tāda kāda ir. Darēs ar šitāda, kā es iedungoju. Man ir bail. Mēs daudz nē, 2 pantiņas un viss. Ok, tā. 2 pantiņas. Tīri, kā saka, noķert. Iedomājies tautas dziesmu ar dzīvo grupu, tas taču ir... Man pat interesē, kāda Antons piemeklēs ritmu. Saku, Mārcis un visu. Viņš visu, jā. Es tak saku. Labāk es pat neticu, ka viņš ir cilvēks. Viņš tik nenormāli. Viss nevar cilvēks. Divduņas gaisā skrēja, abas skrēja tu dodams. Abas skrēja tu dodams. Divbaliņi karājāja, abi jāja domādam. Abi jāja domādam. Vai būs jāti vai ne jāti, vai palikti setiņā. Vai palikti setiņā. Setiņā ir laba dzīve, jaunas meitas gultu tais. Jaunas meitas gultu tais. Kas taisīja zaudātami, kas tam klāja paladziņ. Kas tam klāja
paladziņ, priežu zari, egļu skujas, karavīra paladziņš. Karavīra paladziņš, sunu cīnis, akmentiņas, karavīra spilventiņš. Karavīra spilventiņš, kur palika mans baliņis, karodziņa nesējiņš. Karodziņa nesējiņš, tur aizjāja, tur palika uz tām prūšu robežām. Uz tām prūšu robežām, tur staigāja Dieva dāli, dvēselītes lasītam. Dvēselītes lasītam, atraduši dvēselīti, ietin baltā villainē. Ietin baltā villainē, ienes klusā pavenī, guldin Dieva šūpulī. Guldin Dieva šūpulī. Mīļa dvēselīte, karā kauta nemirūs. Karā kauta nemirūs. Paldies, Čak. Paldies. Antons par šim gadiem izvilka slotiņas. Jo, Haidī. Es pat nezināju, ka viņam ir. Jurijs vienīgais skatās. Vēl? Jā, tur ir латышские песни такие есть, как начнешь общение кончаются. Ну да, ну много текста, ну да, красиво. Нет, ну это, jā, šitā ir ļoti, tā kā, paldies par izvēlu. Jā, man viņa ļoti pat. Man vispār ļoti, man tieši kaut kā tās bēdīgā. Bet viņām ir iekšā, viņām tas kods ir iekšā tāds, kas tā jautrā, viņa ir tāda brīdim konkrētam. To bēdīgo tu viņu jebkurā brīdī. Labi, jautrās jau var man patīk. Vajag vienmēr būt kaut kādā tajā balanciņā. Bet ļoti jocīgi, ka arī bēdīgā dziesma, tā kā spēj uzlādēt pozitīvi tevi. Tu tā kā klausies, bet viņš tevi piepilda enerģiju. Neraugoties uz to, ka viņa tur ir melodija vai teksts ir ne tas jautrākais, kā saka. Bet starp citu, labi balss skan tautas tādā žanrā. Nopietni. Tautas dziesmas gan es laikam nekad nebiju dziedājis, tā kā nevienam. Es domāju, šis būs mums tāda ekskluzīvs, tā kā tautas dziesma ar dzīvo paldījumu. Tikai ar koru kaut kopā, tad jā. Bet viena pati, jā, man liekas, ka es neatceros vismaz neko tādu. Redzam, mēs te arī būsim kaut ko devuši unikālu pieredzi. Jā, paldies. Puišiem paldies. Dāmas kungi, nevelkot garumā. Vēl viens foršs latviešu gabals. Man ļoti forši. Es viņu spēlēju arī ballīties. Ļoti labi iet. Es viņu spēlēju uzreizēs pirmās dēļas, tā kā tas viss izsaka, kā saka, veltījums no jaunā vīra jaunajai sīvai. Tās mājas man azot. Jā, es nepareizi. Nē, time after time. Nē, īstenībā tur ir WhatsApp, jā. WhatsApp? Mēs esam tik tā. Bet zini, mēs to tavas mājas manā asotēm varam arī laist ārā, jo mēs nodziedājam tautas dziesmu. Jā. Es pat īstenībā tā kā... Tad laižam WhatsApp, jā. Bet WhatsApp mēs neizlaižam, WhatsApp mēs raujam. Tas ir arī viens foršs tāds enerģijas uzlādējums. Bet es ceru, ka nav tā, ka kāds šausmīgi tur rīktīgi to tavas mājas azotē tur. Tā, ka trenējās dienām un naktī. Viņiem kaut kad, izņemot Mārci, nekad nenodarēs viņiem trījiem. Tu varēsi nodziedāt kādā nākamajā reizē. Viņi jau zinās. Jā,
Starp citu, ieliksim kā manu dziesmu kaut kad nākošajās programmās. Ļoti labi. Bet tagad, dāmas un kungi, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Es piebļaušu klāt, jā. Ar tavu atļauju. Droši, bļauj. Fantastiski, ne? Čari ir vienkārši liels. Jā. 25 years, my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out, what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, 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 yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, 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 yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I try, oh my God, do I try? I try all the time in this institution, and I pray, oh my God, do I pray? I pray every single day for a revolution. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out, what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, 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 yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, 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 yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, hey, yeah, 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 yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Do, ooh, ooh, ooh. 25 years, my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Visu laiku kāds krekšķīts bija iekšā. Labs. Ciet deguns. Nevar just. To ne. Tagad kāds izklapoties. Gripu. Dmitrijam patika šis gabals. Viņam reti vispār. Viņš dziedāja līdzi? Viņam var just, ka viņam patīk. Jā, es tā neredzu, man te jāgriežas. Viņam tā pilnīgi tas smaids paliek savādāks, viņš sagrupējas, viņš kaifo pilnīgi par šo gabalu. Antonis nepaspēja apskatīties. Tad cilvēks ar tās ir. Baudīja arī. Pirmo reizi šo dziesmu spēlēju. No bērnības zinu, esmu dzirdējis, protams, jā. Nespēlēju, kaut kā negadīja. Jā, šī ir tā. Šī ir tāda bērnības. Jā, bet ar tāda forša tāda pašietvesmas. Tur var izkliekties. Jā. Es vienmēr esmu mēģinājis oriģināli izspiekt no sevis. Nevajag. Man vienmēr patika, ka viņi gribētu nodziedāt kā gabalu, bet nozemini, lai manai balsi ir ok. Man liekas, ka viņi zaudē to jaudu. Viņai jābūt drusku tam spalgumam iekšā. Un vēl viena dziesma. Tāda diezgan līdzīga ir tas zombija, vai ne? Tur arī rīktīgs lietas. Tas diezgan līdzīgs. Un tas zombija, tas ir ārprāts. Tā bija dziesma, ar kuras pirmo reizi uzstājos tajā okartā tiešraidē. Vienkārši tāda tik nenormāls smags gabals. Es nesaprotu arī, kur vispār prāts bija. Šitādi paķert un uzmaliks tur. Tas ir video, ko es nekad nevaru noskatīties. Man ir kauns, un es viņu negribu nekad redzēt. Nemeklējiet to video. Un man tieši nesen. Zombijas esmu spēlējis. Kādā skolā vēl. Nopietni. Skolas grupā, jā. Tas ir sarežģīts gabals. Nodziedāt noteikti. Jā, bet man starp citu, tad, kad man iepatikās šis gabals, es no daudzbērnu ģimenes nācis. Man mājās, principā, laikam, savs maģīts bija tieši nekad. Es kaut kad un es tev tur ielījos ar savu Panasoniku. Es kaut kad dabūju. Kaut kāds sīkiem mums ar kaut kāds bija kas. Es nezinu, no kurienes viņš bija. Man liekas, viņš bija māsas. Bet tas, kas bija māsas, nebija manējis. Bet tad kaut kā tādos, 11 gados es biju kaut kur aizņēmies no kaut kāda drauga. Tā kā maģīti un kasetes. Un viena kaste bija kaut kāds miksturu, un viena bija tieši The Cranberries. Un es visas dziesmas, tā kā es vienkārši ieslēdzu, un tas bija tāds pārtīņu vecums. Es domāju par kaut kādu tur cipā nelaimīgu mīlestību, kuras man pat nebija bijis. Es izdomāju un gulēju, raudāju, klausījos Cranberries. Es nezināju nevienu vārdu, ko nozīmē vispār. Nesapratu, bet tā zombija dziesma, viņa vienkārši, viņa pat nezinot vārdus, viņa vienkārši tā ķēra man. Reāli, viena no The Cranberries dziesma. Un tā kā es uzzināju to tekstu, par ko vispār iet viņa, liekas tik nepiemērot. Vispār viņi kaut kur spēlēt, ņemot vērā to tekstu, bet tāpat laikā, nenormāli krūts gabals. Tā kā, Bet tad sanāk, ka organizatori okarts uzskatīja, ka tu vari tik galā ar to gabalu. Bet es mums drebēju tā kā apšulapa vienkārši tur. Bet cik jums sanāca? Man tieši nesen atsūtīja viens draugs. Mēs te uzdūrāmies tādam vienam video, un viņi vēl skatās viņu uz lielā uz projektoru kaut kādu. Un man atsūtīja, man tāds, ir šīs, kas paliks mūžīgi internetā, tas ir tie gabali. Bet vispār vēl joprojām, vēl man arī daži, es iegāju kaut kādā Rīmī, un tur skanēja kaut kāda okarts veca dziesma. Sanāk, cik šie gadi, no 2010. Bet jums īstenībā tur bija tāda populāra. Un es tur dziedāju, un es ieju Rīmī, un man tāds, vai es tāds rītīgi vecais gabals. Es vēl skanu kaut kur. Labais Rīmī. Jo es apsolīju par dziesmu pastāstīt. Man ir pieredze vienu dziesmu rotējošu dziesmu Latvijas Rādio 2 gan tikai. Bet, šlāgeris, ko es paņemsiet. Dziesmu nav man, es neesmu sarakstījis, bet mans novadnieks, sanāk, viņu ir sarakstījis. Un viņi ar tur kaut kādā savā laikā, tur bija kaut kāda entuziastu bars, grupiņa salasījusi, viņi bija uz kasetes kaut kur pagrabā ierakstījuši tur veselu albumu, viņi tur pat bija sūtījuši kaut kur to kaseti, kaut kādu pat balvu dabūjuši par to, visu tā kā patriotiskās dziesmas. Un tā kā viens no maniem draugiem tā kā bija tajā grupā, viņš iedomāja tās dziesmas, viņš saka, apskaties, šās dziesmas varētu forši kaut ko uzrēnimēt, uztais. Es tur tādu vienu apskatījos, kuru varētu, tā kā,
Es noklausos, šitā varētu būt laba. Un izklausies viņa krimināli. Nu, tā kā krimināli. Bet es iedevu producentam, un tā kā viņš man atsūtīja pirmo reizi vienkārši bez vārdu, vienkārši atsūtīja, kā viņa varētu, tikai skeletu, kā viņa varētu skeletu. Tā, ko? Nu, tā kā tas ir pilnīgi cits gabals. Pilnīgi. Un aizbraucu pie viņa iedziedājumu, tur abi dzīvēs sastājuši, tā kā pusdzīvēs, tur saksīt atbraucu iespēlēt čalis. Es biju tausņiem un sintiņam, plus bija ģitāris un saksofonis. Man vienkārši briesmīgi pusdzīves. Pusdzīves bez bunkām, teiksim, bez baģitāris. Tā kā puse no dzīves tika izsmalta. Un viņš sataisīja to gabalu tādu, ielika rāģiņā tajā kaut kādās pat šlāgera aptaujās, mēs tur gandrīz tikām uz Ventspili. Tā kā bija, ja nebūtu nomiris Ozols, tas kāds viņam vārds bija. Mēs būtu pat tikuši. Mēs laikus turējāmies tur topčikā, mīcījāmies jau 1-2 vietu, un tad nomira tas čalis, un tur, sakarā to, protams, ka viņa dziesma tur uzjās, mosēja nokrita. Bet mēs paši vispār pat nebalsojam neko, bija baigi godīgi. Bija baigās tarā. Tas iedrošinājums tev, tavas 3 dziesmas, nes kaut kādam producentam parādi, un viņi māk. Vai droši kādam ir kāda dziesma, tā kā esmu atvērta kopdarbiem. Jā, ja jums ir, tā kā brīvs laiks, nav ko darīt. Un varbūt kāds mājās sēž un viņš raksta perfektu dzēju vienkārši. Viņam ir tieši tāpat kā man, ka nevar. Es par to esmu domājis. Es labprāt nopirktu pat kādu dzeju. Kur tu arī? Jā, rakstiet. Piedāvājiet. Mēs uztaisīsim pašu tālāk, aiznesīsim dziesmu. Jo es nezinu, es nejūtos tik spēcīgi šajā dzejas jomā. Jā. Nē, es pat arī es godīgi pateikšu, neesmu baigi tā pieķeries, mēģinājis. Nereizi. Tā kā baigi pieķeries. Man ir tagad kaut kā ar bērnu, ka tad, tā nesanāk. Viņš visu laiku, Jā, bet tā pieķerties, tur jābūt tā riktīgi. Ar tādu mērķi, jo es zinu, ka man no iekšām tā kā nav tā kā vajadzības. Kā citi saka, es rakstu dzēju, jo man tur ir vajadzība. Izteikties, izpausties. Es protu runāt. Cilvēkiem parunājas. Ļoti labi sanāk runāt. Paldies! Labi runāt. Čāļi, es arī dabūju komplimentu. Jā, tā kā, nav tikai, ka jūs, tu visi nosmeļat. Jā. Tā kā, un man nav tās iekšējās vajadzības, tās iekšējās sāpes un traģēdijas, ko uzlikt uz tā papīra. Es varētu taisīt foršu, tā kā jautro mūziku. Bet tur vajag atkal prast. Nav skila. Es arī neesmu tam pieķers. Bet es labprāt, man ir tā doma bijusi, ja es atrastu gabalu, tāpat kā man bija tas iepriekšējais, bet ar foršu es labprāt ieguldītos, uztaisītu viņu. Tā kā sūtiet savus gabalus. Mika, varbūt tev mājās mētājas kaut kādas melodijas, kur tas ir rakstījis, sarakstījis, bet un vienkārši, tā kā iestrādītas. Vai man? Jā, un nav kur likt, bet vienkārši, mētājas. Man ir kur likt. Cik nērti sanāca. Tā, Dmitri, nemētājas nekur. Anton. Es tev pāris ritmus varu. Es tikai pāris bītus. Юрий, пишешь музыку? Да. Не завалялась где-то такая, мелодия, где ты не знаешь, куда ее? Я понял, я тебя понял. Это сложно. Я тебя понял. Вся куда-то уходит, вся куда-то... в основном для себя. Ты для себя пишешь? В смысле, да. Оно не для продажи. Это стол называется, для самого себя. Это тоже вариант. Самое лучшее из вариантов, что для себя, для сердца. А ты выходишь где-то, мы можем слышать твою оригинальную... В этом году выйдет EP, квартет Том Струдинский, Скарли Саузинш, Ивар Саратунян, Юрий Насашвили. Lūdzu. Kādi mums ir cilvēki? Es gribētu redzēt sliktāk un sliktāk šeit. Es neesmu pelnījis. Ejam mājās. Jā. Tā, tu raksti pēc pieprasījuma, vai tu vienkārši raksti un pēc tam tev uzreiz kāds savāc to? Nē, man ir oriģināla mūzikas sastāvi, kuras spēlēju. Grupas, jā. Ierakstīju, varam dzirdēt kaut kur? Jā. Kā meklēt? Grupa Laime Pilnīga. Es taču zinu šo grupu. Tas ir tāpēc. Jā? Kā es nesasāju kopā? Nopietni? Reku šodien kaut ko jaunu. Visi gabali tā? Nē, visi nē. Tie ir kopdarbi.
Jā. Ei! Tagad jūtas vēl sliktāk. Paldies! Vari padziedāt? Nē. Ai! Izgāzties šitā nevarā. Nē. Ir kas dziedās. Nu labi. Tad, ja nav, tad nav. Tad mēs turpinām ar citu ar to, kas ir. Jā, ar to, kas ir. Bet ja mums kādreiz vajag, es domāju, tu varētu priekš uzrakstīt. Priekš laba teksta varētu uzrakstīt labu mūziku. Nu, redzim, es domāju, es ceru, ka mums no šī sanāks jauks. Tā, tagad, kur mēs apstājamies? WhatsApp. Jā, tā, time of the time. Kas tas par, kas tā par izvēli? Arī jātājā kaut ko sēnu, kaut ko bērnību nedaudz. Bet skatās vispār kopsumā pēc playlistas, tev patīk. Man patīk īstenībā. Zeltājos, cipa tie evergreen saucamie, kas vienmēr ir, tā kā laika pārbaudījuši. Vispār ar to stilu ir. Tur ir nolīdz, tur ir tāda amplitūda, kad man tik ļoti dažāda mūzika patīk. Bet visvairāk, laikam, tomēr vecie gabali visādi. Man ļoti patīk arī rock'n'rolls un tas viss. Mēs pie rock'n'roll nonāksim šodien. Jā. Nu, klausamies tad. Dāmas kungi, time after time. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, warm nights almost left behind. Suitcase of memories. Time after sometimes you've pictured me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you've said. Then you say, go slow, and I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. You, I will be waiting. Time after time. Pielika noskaņa.
Ir ļoti labi. Es tieši iedomājos, Time After Time būtu labs attaisnojums grupas nosaukumu tā un tā. Nu, tagad Time After Time. Latviešiem, starp citu, bija tā, kas tas par stilu Time After Time bija taču tā? Jā, bija tāda. Girs Pabērs. Paškevičam pirmā funky grupa, ja viņi spēlē kaut kādu jazz funku. Jā, man liekas, viņiem, laikam, pat nebija ar vārdiem, tekstiem, viņiem bija tā kā tikai instrumentāli. Jā. Bet labs, viņam tur catchy gabalis, tas pirmais albums bija, 2 laikam viņam tik bija, laikam albumi, bet pirmais bija ļoti labs. Ļoti labs. Nu, tā kā, pat priekš tādas, man tā likās jocīga mūzika, nu, tādas, bet nenormāli labi, nu, tāda forša. Bija ļoti stilīgi. Jā. Priekš tā laika vispār perfekti, jā, tā kā par tālām grupiņām, tā un tā laiki beidzās. Cik varbūt tā bija cover grupa, ja? Nu, tā kā, tālāk. Nu jā, tad piedzim bērniņš, tad diezgan ļoti ilgi neko nedarīju. Kā tu? Nu, audzināju bērnu. Nu, to es darīju. Tās ir tāds darbs liels. Lai izaunētu par labu cilvēku. Bet to tu uzzinās tikai pēc gadiem. Un tad pēkšņi notika tāda lieta. Tas notika nevis pagājušajā gadu, bet aizpagājušajā gadu vasarā. Tur, kur es dzīvoju, mums ir tāds viens bārs, ar kurus sen atpakaļ arī par bērnu strādāju. Es biju tāds Kalnu Traips biogrāfijā. Nē, tas ir tik jautri. Nu, loģiski. Par bērnu strādāju, tu tik daudz draugus pēc tam atrod visus rajonu, pēc tam pazīst. Visi nāk aizņemties nav. Un tur arī es kaut kā tā bišķi padziedāju kaut ko. Sen atpakaļ. Un viņi atcerējās, ka es dziedu, un tad viņi vienkārši man pajautāja, vai es to turpinu darīt. Es teicu, īsti vairs nē, man nav kurš piespēlē. Tad viņi man saka, mums ir cilvēks, nāc. Un tad es atnācu, un tad mēs tur kopā ar vienu, beigās izrādās bija 2 cilvēki, man bija pianists un ģitārists. Un mēs trijatā tur pāris koncertus nospēlējām. Un pēc tam man ieraudzīja vēl kāds cits, un man paņēma jau lielākā grupā. Tajā, ar kuru es šobrīd spēlējam arī Metro band, jā, vai kā viņi sauc? Kā Metro un Laima. Vai kā Metro un Laima klāt ir. Bet es to pat neizdomāju. Tu saglabā Laimu. Nē, es to pat neizdomāju. Mēs iepriekšējā vienu mākslinieku runājām to, ka man tas liekas ļoti cool. Nu, ja vokālists ir vokāli, jau ar vārdu, icējuši, ja viņš jau ar vārdu. Tas ir ļoti forši pēc Intras Buslis un abonementu orķestras, piemēram. Nu, man tas liekas cool. Vienkārši viņi jau iepriekš diezgan ilgi bija, kā Metro uzstājās. Jā. Savādākā sastāvā. Un tad... Nedaudz. Un tā mēs sākām. Tā kā droši, ja kāds vēlas, var paskatīties. Uzaicināt, jā. Mums ir arī Facebookā lapa. Jā. Kāzās, jubilējās, kristībās. Vai arī vienkārši man var rakstīt. Jā. Laima Grauda, jā. Jā, kā menedžeris, grupas menedžerim principā. Nu jā, un tā mēs tiekamies. Ar grupas biedriem tiekamies, mēģinām, braukājam, visu kaut kur. Ir ļoti interesanti, un tas tā, un man jāaiziet, būs jāapsaka paldies tam bāriņam manā rajonā, jo viņi man ievilka. Es dzirdēju, jums bija nenormāli labs pasākums Daugavpilī. Jā, tur bija arī tik jautri. Tur bija tik jautri, ka tur pat nevar stāstīt. Nevar stāstīt, kas bija pasākums aiz slēgtām durvīm. Es šo to zinu, bet arī, acīm nedrīkst stāstīt. Ja nedrīkst stāstīt, tad, ja mēs nevaram, tad mēs varam dziedāt. Es nezinu, vai drīkst vai nedrīkst, bet bija jautri. Nē, ir jau mūziķiem, daudz ko jau visi ir redzējuši, bet īsti, laikam, ētikas kodeks neļauj visu, vismaz bez vārdiem, uzvārdiem un tam līdzīgā veidā. Dāmas kungi, that's all right, mama. Jā, man arī, kā jau teicu, man ļoti patīk dažādas mūzikas stils un arī country. Yes. That's all right, mama. Ir kaut kādas asociācijas, atmiņas? Jā, šo dziesmu? Jā. Īsti, nē, man vienkārši patīk. Kāds izvēlēs dziesmas, kuras izpildīs? Šo mēs arī ar grupu spēlējam. Un šo es izdomāju. Ar šo man ir tā. Nē, es kaut kā. Kaut kā tur sanāca, ka kaut kas tur. Dažreiz mums viss notiek tā, jo šorodiski kopā dīvaini tur. Viens kaut ko spēlē, tad es šī tāda dziesma bija. Jā. Jā.
Vienkārši man ļoti patīk tas ritmiņš un viss, un tas viss. Uzrunāja. Beigās mēs izdomājām, ka mums vajag vairākas šādas stila dziesmas, varbūt. Nē, jādzied, ceļši, ja tu esi tā kā, ja ir kā Metrobanda un Laima Grauda, tas nozīmē, ka jādzied tas, kas ir tas, kas ir piestāv tev. Jā. Ir tā sarežģīti, izdomāt, ja tev tik daudz patīk. Man tiešām tik daudz patīk. Bet kā saka, labāk ir zināt vairāk nekā, ka tik daudz stili. Dāmas kungi, nevilksim garumā. That's all right, mama. That's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Girl, that guy you fooling with, he ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. I'm leaving town, baby. I'm leaving town for sure. Well, then you won't be bothered with me hanging around your door. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. I'm leaving town, baby. I'm leaving town for sure. Oh, then you won't be bothered with me hanging around your door. That's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Es sajaucu, tur bija īstajā, es vienkārši biju aizsūtījis citu, kur dziedāt sievieti, kur bija izņēmusi ārā. Tur vēl bija tāds, es jau sāku tā dziedāt, es domāju, bāc, nē, šitais nebija. Es biju citu, bet īstajā tur vēl bija, nu jā. Neviens to nezina. Neviens to nezina. Fade. Es kaut kā tīzli nobeidzu, man liekas, tur ar tādu. Antons pēc tam kontaktējās bungā visu. Bunga saņīgi. Dāmas kungi, man stāsts. Nākšot Tev ir stāsts par šo dziesmu? Jā, neliels. Man ar kādreiz bija dzīvo sastāvs, jā. Es kādreiz saku kā normāls muzikants, jā. Es dzīvo sastāvs. Grupa saucās Kreisā skrūva, bet tas bija tajos laikos, kad nebija, man šo diemžēl nav dzīlēs, kur paskatīties. Nav nekādi video vai audio materiāli saglabāt. Audio kaut kur laikam ir, var būt kaut kur, bet ne pie manis. Izklausās ļoti jautrs kaut kas. Tie bija ļoti labi laiki. Bet mēs tā kā spēlējām balītes, un tā kā mums patika ārzemju gabali. Bet balēs viņi tā kā vispār negāja. Tā kā nevienam visiem vajadzēja latviešu tur klasiskos gabalus. Pirmo balli mēs nospēlējām ar 5 dziesmām. Visu balli, 4 stūres. Tas ir līmenis. Tas ir līmenis. Gan nekā tas varēja. Bija bailes, ka mums tā kā... Viens neuzrāva, atkārtojā. Nē, tad balles, tad par braukšanu zarumā nebija sodu laikam, vai visi bija nokodušies, tā kā, un mēs nospēlējām, tā kā mums bija 5 dziesmas, viņi nospēlējām vienā, tā kā 1, 2, 3, 5,
Tad, nu, tā kā atkārtojam, nākošā tūrē mēs mainījām secību dziesmām un močījām atkal to kvadrātu dziesmu. Un mēs nospēlējām balli un tā kā bija beig labās atsauksmes. Bija, nu, tā kā bija ok. Pirmā balva. No tā laika tev vairs nav grupas. Jā. Patiesībā, jā, ilgi. Ne, mēs sākām mācīties kaut kādus gabalus vairāk, protams, par cik mūs sāk aicināt kaut ko. Un kaut kur bija jāizspiež kaut kāds ārzemju gabals, mēs viņus mēģinām iemocīt. Un pirmais gabals, kas, nu, tā kā ieliec, par ko vispār visi uzreiz gāja dejot, nebija nekādu pretenziju komentāru, bija dziesma Stambuliņa. Wow! Jā, Tagad jau viņā tā kā atgriezās apakaļ, vai ne? Tur. Viņa tagad ir, jā. Nu, ar to. Mēs tagad viņa Baltijas spēlē, viņa tagad ir pat, jā, ļoti. Bet tad viņa... Tops līga. Jā, tops. Nekad neesmu spēlējis, dziedājis duetā. Nu, es vispār atbalstu visus šos samplus, kad ceļ augšā visas tās vecās dziesmas, tas tik jauki. Jā, jo no jaunā maz ļoti ko paņemt. Nu, tieši ballītēm. Ne jau vispār kā tāda, ka nav materiāla ļoti daudz, tik daudz nekad nav dzīvē bijis, bet nu, tāda materiāla, kur tu vari tā kā ielikt pasākumu, viņš, wow, tā kā viņa paliek arī mazāk. Vecie gabali nāk talkā. Viņi nemirstīgi. Un, lai var cik interesanti, piemēram, kaut kādai paudzē, tā bija jaunības mūzika, bērnības. Bet paudzē, kura viņi nekad nebija, nu, nekāda sakara, pat viņu senčiem nebija tā mūzika, teiksim, vienalga. Viņa ir kaut kāds kods iekšā, kur viņš tā jaunieši klausās, un pat īsti ne kaut kādu remasterētu, bet oriģinālu, un aiziet. Un šis viens, man liekas, no gabaliem, kas ir. Pamēģinām divu tā. Pamēģinām. A love is a lie, and so it begins. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know this reckless thought of mine and falling for you. I'm falling for you, whatever you do. 'Cause baby, you show me so many things that I never knew. Whatever it takes, baby, I'll do it for you. A love is a lie, and so it begins. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. You were so young, oh, and I was so free. I may be young, but baby, that's not what I want it to be.
soļnikas kaut kur iepriekš bija jābūt soļnikam. Visas bija. Stumbling in. Foolishly laying our hearts on the table. Stumbling in. I stumbling in. Foolishly laying our hearts on the table. Stumbling in. Stumbling in. Stumbling in. Foolishly laying our hearts on the table. Stumbling in. Širais bija bišķiņ. Man izmetīs no grupas. Visus, kas dziesmas ir man izvēl. Tieši tā bija arī pagājušreiz, ja? Man tur arī sanāca ložiņa. Es nevarēju izdomāt, vai man zemu vai augstu dziedāt. Nē, sapciet, tur, kur es nenoložoju, baigi forši. Jo Super. mēs viņu arī dziedam, un tad man tur ir kaut kāds cita tontāta, un tagad es bijuši apjuku savu. Bet viņi vien dzied vai? Ja viena pat, jā. Šito vajag divi tā dziedāt. Mums divi tā dziedāt. Es tur kaut kur bišķiņ apčakrējos. Bet, rekā čaļi saprata, ka es nebūšu, kā saka, soļnieks, bet Mārci, paldies. Paņēmi tur, kur saka, man izmisuši acu skatienu, viņš saprata, lai ir jāmučī. Kā saka, soliņš. Nu ko, dāmas un kungi, noslēgumam. Starp citu, šo dziesmu izvēlēs, tāpēc, kad latviešu gabals arī kāds jāpaņem. Šis ir foršs. Oriģināli viņš gan skan tā netik jautri, kā mēs centīsimies šo nospēlēt. Bet man patīk tas, ja ir iespēja padziedāt duetā. Tas jādara. Jā, jo es īstenībā tā labi izņemot dažus gabalus, ko es ļoti sen esmu vienu duetu dziedājusi, jā. Ir iespējas. Nē, no grupas biedri. Ko es te mūlu? Taču ar grupas biedriem. Viņi arī tur kaut kas sanāk. Bet nav tā, kad, jā, tur kaut kādu nepazīstamu tādu. Jā, bet ja ir divi vokāls, tas ir pavisam savādāk. Ja pieziet tur bazitāļus, bet ir divi vokāls, tas ir pilnīgi. Godāmas kungi, nevelkam garumā šī vakara noslēdzošā dziesmā, dāmas kungi, Raimonds Pauls. Gan bērziem pirmās lapas plauks. Dun, dur, dun, dur, dun, dun, dur. Ej, klausies pērk un dunā. Dun, dur, dun, dur, dun, dun, dur. Izskaila akmens puķa augs. Dun, dur, dun, dur, dun, dun, dur. Un naktī zirgi runās. Dun, dur, dun, dur, dun, dun, dur. Ai, dun, 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 dur. Cik gudri zirgi runās. Par to, kas bija, par to, kas būs pēc trakās. Dun, 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 ešana. Kad bērziem pirmās lapas plauks. Dun, dur, dun, dur, dun, dun, dur. Būs klātā park un stundā. Dun, dur, dun, dur, dun, dun, dur. Kad tavu jauno dienu rauks. Dun, dur, dun, dur, dun, dun, dur. Pēc caurījuma transpondē. Dun, dur, dun, dur, dun, dun, dur. Ai, dun, 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 dun. Cik gudri zirgi runās. Par to, kas bija, par to, kas būs pēc trakās. Dun, 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 dun.
instrumentiem ģitāra Mārcis Vasiljevskis. Labākais tautinieks šai pusdaļos Dmitrijs Karpovs. Kā saka leģionārs, jeb mūziķis no ārzemēm Jurijs Natlišvili. Un visa tā motors un zinējspēks Antons Dudko. Dāmas kungi, viss kopā tas ir plus 371 decibels muzikāli izklaidējušais sarunu šovs. Laiks uz Skype, sekojam, mīliet mūs tā kā mēs mīlam jūs. Paldies tev, Laima! Paldies visiem par šo brīnišķīgo vakaru! Tiekamies tad, kad tiekamies tieši pēc kaut cik ilga laika. Mēs jau ilgojamies satikt jūs. Paldies, ka atnāc! Paldies, puiši! Paldies!